Kādas ir emocijas pēc koncerta? Nu tā, principā ir neliels tāds atvieglojums, jo pēc kā sezona ir beigusies un ir sanācis tā kā ir sanācis. Es domāju, ka kaut kādas, teiksim, nelielas kļūmības ir tomēr bijušas. Nē, bet visumā labi. Emocijas arī labas ir. Paldies skatītājiem, klausītājiem, kas bija šoreiz sanākuši lielā kuplā skaitā, kas nevienmēr tā sanāk, protams. Šoreiz bija ļoti sanākuši. Tas arī priecēja. Bija labi, ļoti labi. Tas ir neliels uzlādējums vasarai, kas, teiksim, varēs atpūsties un gatavoties nākamajai sezonai. Cerams, ka sanāks atkal kūras skaitā. Jo, pēc lielām brīvdienām visādi var gadīties. Tas ir tas kora kodols, kas it kā satura to kori. Cilvēki nāk un iet, ir ļoti daudz cilvēku samainījušies mūsu korī, bet tas kora kodols tomēr ir palicis. Tas, kas satura visu kori kopā. Es domāju, ka tas tie arī grib dziedāt un dziedās arī nākamā sezonā un vēl sezonas, kas vēl mums priekšā ir. Tā kā nāciet klausieties nākamā sezonā un
korī jau esi, var teikt, no pirmsākuma. Jā. Korī mēs esam 11 cilvēki mēs bijām, kas iesāka kori. Laikam 11, ja? 11 gadu mēs iesākām kori. Vienkārši Helmuts vienā vakarā pazvanīja un palūdza, vai nevēlaties dziedāt kori, kameru kori. Kāpēc gan ne? Brīvā laika kā vakarā daudz, kāpēc gan ne? Tā arī sākās. Kas tas dzinuls iet un iet uz tiem mēģinājumiem, iet uz tiem koncertiem? Kas ir tas palīdz? Tā ir tā daudzveidība, teiksim. Nav tas, tu atbrauc no rīta celies, ej uz darbu, atbrauc no darba, ja. Teiksim, daudzi ir iesīkstējušies tajā datorā. Tagad tas internets, ja, jaunieši ļoti daudz to dara un ļoti daudz laika pavada tur, teiksim, ja. Oris tas ir, tu atnāc samainies, teiksim, informācijā, ja, kas tev pa dienu sakrājusies, pa nedēļu sakrājusies, kā mums ir reiz nedēļā mēģinājums. Aprunājies ar cilvēkiem, tā brīžos iedzer kafiju, iedzer, teiksim, apsveic dzimšanas dienās, ja mums tāda nedaudz tradīcija izveidojusies, kad mēs sveicam savus koristus dzimšanas dienās. Tas ir tas, kas kā vēl uz to koru. Atnāc, varbūt izdzied citreiz kaut ko tādu, kas tev uzkrājies, ir tāds varbūt negatīvais, tu viņu izdzied laukā, kur tu teiksi, jūs uz mežu dziedā viens pats, man atnāc lielā bariņā, padziedi, tad atkal nākamajā nedēļā atkal tāds uzlādējums. Tas ir tas, kas kā vēl uz to koru. Liels paldies par koncertu. Superīgs koncerts. Nemiekolām. Un ceru, ka turpināsieties vēl daudz gadus. Jā, paldies. I knew that there are a lot of Latvians living across the United Kingdom in different communities, and they're very different. But I knew also that there are some things that are uniting them. And one of these things is music, is song. And this concert is a splendid example, going back in Latvian traditions, rising from our folklore or from our contemporary music, and I think I'm very confident we all get a real enjoyment of this evening. Thank you very much indeed to the choir and to Maestro Feldmanis for this splendid evening. Paldies, mīļie novadi, jūs bijāt lieliski.